Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Izraēlas sauszemes spēku ofensīva turpinās. Rezultātā no Gazas pilsētas ir aizbēguši apmēram 800 000 palestīniešu. Par to pavēstīja ziņu avoti Izraēlas armijā. Pirms ofensīvas sākuma Gazas pilsētā dzīvoja apmēram 1 miljons iedzīvotāju un cilvēku no pārējās Gazas joslas teritorijas. Izraēlas armija sauszemes spēku ofensīvu Gazas pilsētā sāka pirms apmēram 2 nedēļām ar mērķi sagraut islāmistu kaujinieku grupējumu Hamas. ASV prezidents Donalds Trumps Vašingtonā kopīgā preses konferencē ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu paziņoja, ka Izraēlas līderis piekritis plānam, kas izbeigtu karu Gazas joslā. Trumpa virzītais 20 punktu plāns paredz tūlītēju pamieru Gazas joslā, Hamas gulstā esošo ķilnieku atbrīvošanu, Hamas atbruņošanos un Izraēlas spēku atkāpšanos. Plāns arī paredz pagaidu starptautisku stabilizācijas spēku izvietošanu un pārējas iestādes izveidi. Amerikas Savienotās valstis neiebilst, ka Ukraina veic triecienus dziļi Krievijas teritorijā. Tā telekanālam Fox News sacīja ASV prezidenta īpašais sūtnis Keits Kellogs. Pēc viņa teiktā, Krievijā neaizskaramu vietu nav. Kellogs arī atgādināja, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tiekoties ar Trumpu Ņujorkā lūdza nodot Ukrainai tālas darbības rādījusa spārnotās raķetes Tomahawk. Par to lēmums vēl nav pieņemts. Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs pauda, ka Maskava šos komentārus rūpīgi analizē. Latvijā no nākamā gada 1. janvāra plānots palielināt lielāko daļu autoceļu lietošanas nodevu jeb vinješu likmju kravas transportlīdzekļiem virs 3 tonnām. Tā šodien nolēma valdība. Satiksmes ministrija skaidro, ka mērķis ir noteikt likmes, kas atspoguļo faktiskās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, ņemot vērā kravas transportlīdzekļu ietekmi uz autoceļiem. Grozījumi paredz nulles likmi bez emisiju transportlīdzekļiem un likmju noteikšanu emisijas radošajiem transportlīdzekļiem atkarībā no to radīto emisiju apjoma. Valsts digitālās attīstības aģentūra aicina iedzīvotājus testēt valsts pārvaldes pakalpojumu portāla latvija.gov.lv mobilās lietotnes prototipu. Jaunais risinājums ļaus iedzīvotājiem iepazīties ar lietotnes uzbūvi, izmēģināt galvenās funkcijas un sniegt atsauksmes, lai uzlabotu lietotnes reālo versiju. Prototips ir pirmā testējamā versija, tajā iespējams klikšķināt, pārvietoties starp ekrāniem un izmēģināt galvenos soļus, līdzīgi kā reālā lietotnē. Tā kalpo kā vizuāls attēlojums, kas palīdz saprast kopējo struktūru un dizainu. Atsauksmes par šo prototipu iedzīvotāji varēs nosūtīt līdz šā gada 11. oktobrim. Nesen Daugavpilī telefonkrāpnieki no kāda seniora izmānījuši 91 000 eiro. Mēneša laikā policijā reģistrētas vairākas krāpšanas, kad iedzīvotāji saņem zvanus no it kā komunālo pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, Latvenergo, Elektruma vai sadales tīkla. Zvanītāji informē par nepieciešamību nomainīt skaitītājus, iztaujā par dzīvesvietu, personīgiem datiem, prasa pases datus. Pēc tam iedzīvotājs saņem otru zvanu, šoreiz it kā no policijas vai bankas darbinieka. Sarunas laikā tiek apgalvots, ka iepriekšējais zvans bijis no krāpniekiem un, lai pasargātu savus naudas līdzekļus, tie jānodod kurjeram, kurš atbrauks pakaļ. Nereti tiek vaicāts, vai mājās glabājas skaidra nauda, tiek paziņots, ka tā esot jādeklarē vai pat piedraudēts ar kratīšanu, ja persona nesadarbosies. Kad upuris piekrīt nodot naudu drošībā, ierodas kurjers, paņem skaidro naudu un bankas kartes ar visiem piekļuves datiem un dodas prom. Tieši šādā veidā kāds 1944. gadā dzimis Daugavpils iedzīvotājs zaudēja ievērojamu naudas summu – 91 000 eiro. Zinātniskais institūts Biora valsts zīvju resursu mākslīgās atražošanas plānā vairākos posmos veiks lašu populācijas atražošanas aktivitātes. Viens no mērķiem ir nostiprināt Atlantijas laša krājumus Latvijas upēs. Tā kā Daugavā, Gaujā un Ventā dabiskā laša vairošanās ir ierobežota, mākslīgā atražošana ir būtiska, lai šīs zivis saglabātos arī nākamajām paaudzēm. Rīt, 1. oktobrī, 12:00 Daugavpils sociālā dienesta dienas centrā Saskarsme notiks senioru prasmju diena. Pasākuma vadmotīvs mēs ejam, radām, iedvesmojam. Aktivitātes norisināsies ārā, tāpēc dalībniekiem ieteicams izvēlēties apģērbu, kas piemērots laika apstākļiem.
Apmeklētājus priecēs dienas centra kolektīvi ar dziesmām, vingrošanu, radošiem darbiem, dzeju un dejām. Programmā būs pievērsta uzmanība arī veselīgam dzīvesveidam ar sarunām un diskusiju par uzturu un aktīvu ikdienu. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām saturu atbildes Jālise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio